Visa rašanās ne no kā tā ir fantāzija. Viss sastāv no informācijas, kas ir mūsu DNS. No Dievs informācija ielika šūnās. Cilvēka rašanās no dzīvniekiem līdz ar to ir absurda, jo katra informācija ir unikāla. Katrs DNS ir unikāls, bet mums joprojām mēģina stāstīt fantāzijas. Dievam ir kārtība, un visums kopā ir pārāk sarežģīts, lai tas rastos ne no kā. Viss šis komplekss ir savā starpā saistīts, un no tā nevar neko atņemt atsevišķi. Teoloģija ir visprecīzākā zinātne, un arī pārējās zinātnes, ne fantāzijas, apstiprina tieši Dievu. Antropiskais princips nosaka, ka ja mēs kaut ko no pasaules izslēdzam, tad viss izjuktu, jo ir precīza disciplīna, noteikts daudzums. Pirmais termodinamikas likums saka, ka matērija un enerģija visumā ir patstāvīgs daudzums. Informācija nepalielinās un nesamazinās. Otrais termodinamikas likums - entropija. Nekas vairāk neattīstās un neuzlabojas. Viss pasliktinās un noveco. Trešais termodinamikas likums - enerģijai jābūt virzītai, lai kaut kas notiktu. Bioģenēzes likums nosaka, dzīvība var rasties tikai jau no esošas dzīvības. Neviens nekad nav redzējis, ka no nedzīvas lietas kaut kas rastos, bet fantazētāji mums vēlas to iestāstīt.